Ķermenim ļoti svarīgi ir stiepšanās, ļoti svarīgi ir muskuļu izstiepšana, arī tā iesildīšana. Šo treniņu var veikt no rīta, pamostoties kā rīta rosmi vai arī guļot, ejot gulēt, atslābināt ķermeni. Sāksim ar to, ka mēs guļamies pozīcijā guļus uz muguras. Rokas ir 90 grādos vaļā atvērtas un kājas saliektas ceļos. Griezīsim no vienas puses uz otru. Ceļi pieskarās zemē un atceries arī elpot. Šajā treniņā ļoti svarīgu lomu spēlē elpošana. Un lēnām ar ceļiem no vienas puses izelpā uz otru pusi. Svarīgi ir, ka tev elkoņi ir pie zemes, šeit arī atverot vaļā krūškurvi. Un elpojam. Mēram vaļā, atslābini ķermeni. Šeit saspringums nav nepieciešams, pilnīgi noteikti. Un jūtam, kā ieļojās muguras lejas daļa, kā atverās vaļā krūškurvis. Un vēl 3, 2 un 1. Ceļi paliek pozīcijā uz augšu, saliekam kopā pēdas, atveram vaļā kājas, rokas varam likt uz gurniem un pakustinam taurentiņu pozā, apasiņojot iegurni. Šis vingrinājums vienlīdz svarīgs ir gan vīriešiem, gan sievietēm. Un atslābinām. Pakustinām. Jelpa. Un kārtīgi dziļā izelpā. Ceļi nāk atpakaļ uz augšu, griežamies uz sāna. Ceļi ir kopā 90 grādos saliekti. Ceļi ir viens virs otra, ja celis viens nav novirzīts tālāk. Viņi abi divi ir kopā uz zemes. Rokas mums ir priekšā un vērsim vaļā roku uz pretējo pusi. Ceļi nekustās, stāv viens otram virsū, ja nepieciešams var kādam palūgt, lai piespiež to celīti, ja, lai viņš nekustās. Un vēram roku vaļā kā vēdekli. Roka taisna, nāk vaļā uz otru pusi. Šeit mērķis ir mums tikt līdz zemē ar roku, vērot vaļā krūškurvi un izelpā. Vaļā maksimāli tālu. Sajūt, ka krūškurvis iesilst arvien vairāk un vairāk. Un mēģinam nekustināt celi. Izelpā. Un vēl viena reize. Labi. Roki nāk atpakaļ, ceļi iet uz augšu un līganā. Ar līganām kustībām mēs mainām puses un vēram vaļā roku. Vienu pusi varētu būt, ka ir vieglāk kā otru atvērt. Tas ir pilnīgi normāli. Iespējams, ka ir saspringums vienā pusē lielāks. Ņemot vērā, varbūt to, ka uz to pusi tiek nesēts smagums. Mamām, tētiem tas var būt bērns uz tās puses. Jā, tāpēc tas ir normāli, ir regulāri jāveic tas vingrinājums, bet noteikti nav tai saspringušajai pusē, nav nepieciešams to veikt biežāk kā otrai. Abām divām vienlīdz lielā intensitātē. Un vēram vaļā. Izelpa. Un pēdējais. Labi. Ieņemam pozīciju uz muguras, apķeram vai nu vienu celi vai caur sānu, ceļamies augšā. Ieņemam pozīciju četrāpus, balstā uz rokām un uz ceļiem. Un nedaudz pavirzamies uz sānu, ieratējot ķermeņa augšdaļu. Šeit korseti turās stingri. Ja, mēs neesam iekrituši mugurā, korseti turam stingri. Un ieelposim kaķa
kaķa pozīciju. Mēs ieelpojam un izelpojam. Izlieciet muguru. Ieelposim šeit. Augšā un lejā izelpojam. Nopaļojot kārtīgi muguriņu. Turpinām. Lejā nopaļojam. Un vēlreiz. Ielpa. Un dziļa izelpa. Jūti, kā ķermenis atslābinās. Tāpat laikā iesilst. Un izelpā. Izstiepjam kārtīgi arī plecus. Paliekam taisnā pozīcijā, ieratēt uz sānu un iesēdīsimies uz leju. Sajūtot, kā iesilst arī hamstringi, šīs vietas, kvadricepsi. Un arī ņemot vērā, ka mēs esam pa diagonāli, muguras lejasdaļā notiek laba rotācija, iesildot arī mugurkaulu un izelpojam. Turpinām. Sajūt, kā ķermenis iesilst, kā izstiepjās muskuļi. Neintegrējot stiepšanās vingrinājumus savā ikdienā, muskuļi saīsinās, kas nav labi kopējai muskultūrai. Rodas saspringumi, līdz pat kas var novest līdz pat traumai. Labi, mainīsim puses. Respektīvi, jā, mēs ejam uz otru pusi. Četrāpas pozīcija. Vienu roku paliekam tā kā soli uz sānu. Seko otra roka. Mēs esam ieņēmuši nelielu rotācijas pozīciju. Un iesim kaķa pozīcijā. Ielpa. Un izelpojam. Vēlreiz ieelpojam. Un izelpojam. Labi, ieelpa. Un izelpa. Atkārtojam. Un pēdējā reize. Un sekos sāna iesēdiens. Iztaisnojam ķermeni un aiziet iesēžamies. Veicam iesēdienu un augšā. Iesēdiens un augšā. Elpojam. Jūtam jau, ka ķermenis ir silts. Un vēlreiz. Iesim atpakaļ taisnā pozīcijā. Četrāpas pozīcija. Aizliekam roku aiz galvas. Vērsim vaļā krūšu kurvi. Un ar elkoni pieskaramies pretējiem elkonim. Vēram vaļā. Neraujam sevi, neplēšam. Atļaujam krūšu kurvim lēnām un mugurā iesilt. Pamazām palielinot amplitūdu. Un augšā. Un lejā izelpā. Turam savāktu korseti. Un varam vaļā. Un izelpojam. Un vēlreiz. Un izelpa lejā. Liekam roku pie zemes. Un atkārtosim ar otru pusi. Roka aiz galvas. Varam vaļā. Un pieskaramies pretējiem elkonim. Atceries arī, ka viena puse var būt mazāk elastīga kā otra. Lai to izlabotu, ir nepieciešams regulāri atkārtot šādus stiepšanos vingrinājumus.
neļaujot saspringumam iebalzamēties. Un izelpā lejā. Labi. Ieelpojam un izelpojam. Un vēlreiz augšā. Vēram. Un pēdējo reizi. Un lejā. Labi, rokas abas ir pie grīdas. Viena kāja izvirzās uz sānu, taisni maksimāli nostiepta. Un mēs vērsim vaļā roku un uz leju to virzam cauri garām korsetei. It kā tevi kāds no otras puses šeit tā kā vilktu projām. Ja? Sākšos ar otru pusi, lai var parādīt, ko dara roka. Tad roka, viena kāja ir nostiepta uz sānu. Mēs atveram vaļā. Un šeit aiziet projām. Vaļā. Un velkam cauri korsetē prom, sajūtot rotāciju ķermenī. Un izelpa. Jūtam, kā patīkami ķermenis iesilst, kā viņš, es to saucu par ieeļošanos, ieeļojas. Un lejā. Augšā. Ielpa. Un izelpojam pēdējo reizi augšā. Un izelpa. Super. Mainīsim puses. Viena kāja ir uz sānu. Roka nāk augšā. Un izelpā. Rotējam prom. Atceries par elpošanu, ja tu no rīta šo veids, tad elpošanas klātbūtne ļoti palīdzēs dienai, ja diena ir paredzēta saspringt. Un izelpa. Augšā un izelpojam. Labi, nonākam pozīcijā abām rokām. Četrāpus uz paklājiņa. Paceļamies planka pozīcijā un izstiepjam sevi prom no pleciem, virzot kājas, papēžus grīdā. Lēnām, kontrolēti paspied papēžus grīdā, virzot ķermeņa šo daļu, astes kaulu uz augšu, it kā tev kāds uz augšu vilktu aiz astes kaulu, bet ar papēžiem tu mīņājies zemē. Ja? Aizspied sev prom no rokām, sajūtot arī plecu iestiepumu. Un lēnām celsim labo kāju augšā, liksim zem sevis un iestiepsim sēžas muskulīti. Šajā vietā iztaisnojam muguru un izelpojam. Ja tu nesēdi virsū šādi, bet tu esi atcēlies, sajūtot iestiepumu šeit, sēžā. Ielpojam. Vari nedaudz pakustēties no vienas puses uz otru. Sajūtot kārtīgu un patīkamu iestiepumu sēžas muskuļos. Un izelpojam. Iegurnis ir atslābināts. Un mēs sevi virzām uz pirkstgala šai kājai. Atceļamies un nonākam atpakaļ downward dog pozīcijā. Un atkārtosim ar otru kāju. Atceļam pamazām jau kāju, liekam to zem sevis un sajūtam iestiepumu sēžas muskuļos. Iztaisnotās kājas pirkstgaliņš ir uz leju. Sajūt iestiepumu sēžā. Un izelpo. Labi, atceļam kāju uz pirkstgala
Un atceļot kāju, nonākam atpakaļ pozīcijā Downward Dog. Pienāksim ar kājām pie rokām, maksimāli tuvu. Un šeit nedaudz atslābinām mugurkaulu lejā. Apķeram pirkstgalus ar rokām, ja tas iespējams, ja nav iespējams, paliec tik tālu, cik vari. Un maksimāli atbrīvo mugurkaulu, pakustoties no vienas puses uz otru. Lēnām uznāksim augšā, iztaisnosimies un iesim atpakaļ lejā sēdus. Iztaisnojot taisnas kājas, maksimāli, cik tas ir iespējams. Ja, ja tas nav iespējams, kājas var atstāt šādi lotus pozā, vai var atstāt ar pēdām vienu pie otras, bet vai vēl var atstāt šādi, ka viena kāja ir te, viena ir taisni. Ja vēlies, taisi jau uz divas kājas plati vaļā, bet šī pozīcija arī būs ļoti laba, kurā papēdi tu ieliec kā puzles kauliņu šeit sev pie cirkšņa. Rokas mēs taisīsim, liksim aiz galvas un stiepsimies uz iztaisnotās kājas pusi uz sānu. Ja mugurai ir jābūt maksimāli taisnai. Un uz sānu. Turam taisnu muguriņu. Ja nepieciešams, liec kāju šeit, bet mugura mums ir taisna. Un uz sānu. Ielpā un sajūt iestiepumu šeit sāna daļā. Sajūt arī kā krūtiņš, kurus ir atvēries. Un izelpa. Pēdējā reize. Un mainīsim puses. Otra kāja nāk šeit kā lego klucītis pie cirkšņa. Un liekam rokas aiz galvas un laižamies uz sāniņu. Dodam iestiepumu ķermeņa sānā un elpojam. Un atkārtojam. Labi, iztaisnosimies taisni. Saliekam kājas lotusu pozā. Rokas ir uz ceļiem un pa vienai rokai ejam uz vienu pusi. Un atkārtojam uz otru pusi. Sajūtam iestiepumu un pamazām liekam roku alkoni pie zemes, palielinot iestiepumu. Un otra roka. Roka iet pāri ausī, ja? Mēs neejam uz priekšu, mums ir maksimāli taisna mugura. Un mēs līgani ejam pāri ausī. Un pēdējo reizi. Mēs nonākam augšā, griezīsimies uz sānu, kājas iztaisnotas taisni. Ielposim un izelpā virzīsimies uz leju. Tas, ko šeit mēs noteikti nedaram, mēs nenopļojam muguru, ja, un neapķeram sevi. Mums ir nepieciešams iestiepums kāju daļā, kā arī mugurā. Līdz ar to ielpā un izelpā mēs ar taisnu muguru, it kā šeit viss, arī krūškurus, viss virzās un vēders virzās pie kājām. Ielpā un izelpā lejā. Uz katru izelpu palielinam amplitūdu. Palielinam iestiepumu. Un tagad gan nopaļojam. Apķeram maksimāli tajās vietās, kur varam kājas un uzrūlējamies atpakaļ augšā. Labi. Ieņemam pozīciju uz astes kaula, apsēžamies, apķeram kājas tajā vietā, kur varam un pa vienai tās tā iztaisnosim lejā.
Roka paliek uz hamstringa un virzās uz leju, organiski līdzi kājai. Turam korseti un iztaisnojam. Izelpa. Labi. Jūtam arī, kā pastiepjās kāja un lejā. Super. 3, 2 un 1. Apķeram celīšus. Apsēžamies taisni lotusa pozā. Ielposim augšā. Un spiežot rokas kopā dziļā izelpā. Paliekam ar īkšķiem krūšu pozīcijā, krūšu līmenī. Kārtīgi nedaudz vēl izkustamies tajās vietās, kur tu jūti saspringumu, vai muguras lejasdaļā, vai augšdaļā. Ielpo. Vēlreiz kārtīgi izelpo, nolaid plecus. Ielpo, sagatavojies dienai vai sagatavojies naktsmieram. Iedomājies skaistāko, laimīgāko pēdējā laika brīdi. Uzkavējies tajā, pasmaidi un izelpojam. Un es tev vēlu mierīgu dienu vai mierīgu nakti.